Sveiki, man vajag, lai tu atnāc šeit. Kāda rada? E-Jam. Nāk. Man vajag, lai tu man ar to palīdzētu. Ieliec mani. Mēs iegājām mājā. Es domāju, ka mans svainis ir miris. Labi, kāda ir adrese? Denīte, ko teicu? 4077, Union Hill ceļš. 47. Kuri? 77. Labi, 407, Union Hill, pareizi? Jā. 47, vai jums vajadzīga palīdzība? Kungs, jums man jāpasaka, kas notiek. Visā mājā ir astiņi. Labi? Mans svainis ir guļamistabā un izskatās, ka kāds viņu ir nedēļīgi piekāvis. Visā dzīvoklī ir atī. Kundze! Vai jūs varat man pateikt, kurā apgabalā tas ir? Kas? Tas ir Paika apgabalā. Viņš atstāja jauno iekšā. Labi, man vajag, lai jūs izietu no mājas. 91. Tas ir Paika apgabalā, kungs. Turpiniet. Šeit ir 911. Vai varu jums palīdzēt? Jā, man vajag, lai šeit atbrauc šerifa vietnieks uz adresi 799 Westford. Labi. Jā. Visas šīs lietas ir ziņās. Bet vienkārši. Atradu savu. Atradu savu brālēnu ar šautu brūci. Tātad viņš ir dzīvs. Nē, labi. Mēs esam 799 Vestā. Tas ir 799. Es nezinu, kāda ir viņa adrese. Viņam nav paskastītes. Tev nav paskastītes. Labi, es stāvēšu. Ārā pie sarkanās gaismas. Tas ir vienkārši sirdi plosoši šīm ģimenēm, kā jūs varat iedomāties. Un mēs turpināsim sekot šim stāstam visu vakaru un sniegsim jums jaunāko informāciju, tiklīdz to saņemsim. Pašlaik tiešraidē no Piketona ziņoja Antonete Levija, Lokāla 12 News. Ir agrs rīts, 2016. gada 22. aprīlis. Pēc ziņojuma saņemšanas par aizdomīgām aktivitātēm policija tiek izsaukta uz Union Hill Road, Piktonā, Ohio štatā. Tas, ko viņi atrod, ir šausminošs. Rodens ģimene, kas vietējā sabiedrībā pazīstama kā strādīga, saliedēta un privāta, tiek atrasta noslapkavota vairāku izpildījumu stila slepkavību sērijā. Brutalitāte ir satriecoša. 8 vienas ģimenes locekļi, izkliedēti pa 4 mājām, ir nošauti vairākas reizes. Daži, kamēr gulēja, viens pat ticis nošauts acī. Es vēlētos teikt, ka es esmu māte, Kristofera seniora un Keneta māte. Es vienkārši vēlētos pateikt no manas mātes sirds, ka man iekšā tik ļoti sāp. Kopš tās dienas, kad es to uzzināju. Un es vēlētos pateikt, ja tur kāds ir, kas zina kaut ko par to, kas notika. Vai viņa lūdzu varētu pieteikties? Kas notika? Upuru vidū ir Kristofers Rodens seniors, viņa bijusī sieva Dana Rodena un viņu bērni Frankijs, Hanna Meja un Kris juniors. Tāpat nogalināti Frankija Rodena līgava, Hanna Heizela Gilija un Kenedijs Rodens, Kristofera seniora brālis, kā arī viņu brālēns Gerijs Rodens. 40 gadus vecais Kristofers Rodens seniors bija ģimenes balsts. Viņu sauca par lielo Krisu, viņš bija strādīgs un izturīgs. Viņš bija tēvs, kurš mīlēja savus bērnus un vēlējās viņiem labāku dzīvi. 37 gadus vecā Deina Rodena bija 3 upuru māte – Frankija, Hanna Meja un Kris juniors. Deina bija pazīstama ar savu gādīgo dabu un mīlestību pret ģimeni. 20 gadus vecais Frankijs Rodens bija tēvs un uzticīgs partneris. Viņa dzīve griezās ap ģimeni un līgavu Hannu Heizelu Giliju, kuras dzīvība arī tika traģiski atņemta tajā naktī. 20 gadus vecā Hanna Gilija tika raksturota kā mīloša māte un īsta draudzene. Viņa sapņoja audzināt savus bērnus kopā ar Frankiju, veidot dzīvi, kas piepildīta ar mīlestību un smiekliem.
19 gadus vecā Hanna Meija Rodena bija stipras gribas un ļoti aizsargāja savus tuviniekus. Pēc tam, kad bija dzemdējusi savu otro meitu, kura Hannas meijas slepkavības brīdī bija tikai 4 dienas veca, viņa bija veltīta saviem bērniem un atteicās atteikties no aizgādības par savu meitu Sofiju, neskatoties uz spiedienu no savu bijušā drauga Džeika Vāgnera puses. Kristofers Rodens juniors, tikai 16 gadus vecs, bija ģimenes jaunākais bērns. Pazīstams kā mazais Kris, viņš bija pilns enerģijas un visa dzīve bija viņa priekšā. Viņa brāļi un māsas rūpējās par viņu, un viņš dievināja savu vecāko brāli un māsu. 44 gadus vecais Kennets Rodens bija Kristofera seniora brālis, pazīstams arī kā Kenijs. Viņš bija strādīgs, pazemīgs un apkārtējo cienīts. 38 gadus vecais Garijs Rodens bija brālēns un tūs paplašinātās ģimenes loceklis, pazīstams ar savu vieglo raksturu un humoru izjūtu. Neviens nevar iedomāties, kam šī ģimene ir gājusi cauri. Ziniet, ir bijis daudz lietu, kas ir izskanējušas. Bet mani brāļi bija labi cilvēki. Viņi tev atdod pēdējo kraklu, ja vien varētu. Viņi darītu jebko, lai tev palīdzētu. Dāna bija brīnišķīgs cilvēks. Viņa vienmēr centās palīdzēt manai mammai ar dažādām lietām. Jā, arī es viņu mīlēju. Viņa bija laba vedekle. Viņš to nebija pelnījis. Viņa atnāca un palīdzēja, cik vien varēja, kad man iepriekš bija noņemta ceļgala kauliņš. Viņa vienkārši atnāca un visādi palīdzēja, darīja brīnišķīgas lietas. Kamēr vietējā kopiena sēro, policija nekavējoties saskaras ar biedējošu uzdevumu. Kāpēc Rodena ģimene tika izvēlēta par mērķi un kurš varētu būt atbildīgs par tik augstasinīgu slaktiņu? Izmeklētāji rūpīgi pārmeklē nozieguma vietas. Ir skaidrs, ka tas nebija nejaušs vardarbības akts un ka vainīgie labi pazina ģimeni. Tika atklāts, ka Rodena ģimene savā īpašumā audzēja marihuānu, un sākotnējās ziņās tika izteikts spekulācijas, ka ģimene varētu būt iesaistīta lielākā noziedzīgā uzņēmumā. Vai slepkavības varēja būt narkotiku kārteļa vardarbīgs brīdinājums? Vairāk nekā gadu Paika apgabala kopiena dzīvoja pastāvīgā spriedzē. Izmeklētājiem iedziļinoties, viņi atklāja, ka zem virsmas notiek daudz vairāk. Kaut kas personiskāks, ļaunāks un izkropļotāks. Rūkta cīņa par bērna aizbildnību starp tēvu un māti. Džeiks Vāgners, Hans Rodens bijušais draugs un viņas 2,5 gadus vecās meitas Sofijas tēvs bija bijis centrā strīdīgai cīņai par aizbildnību ar Hannu pirms viņas nāves. Izmeklētāji uzskata, ka tieši šī cīņa varētu būt slepkavību iemesls. Kad uzmanība ap Vāgneru ģimeni pieauga, ģimene pēkšņi un negaidīti pieņem lēmumu. Šis lēmums rada vēl lielākas aizdomas. 2017. gada jūnijā viņi sapakoja visu savu iedzīvi un pārcēlās gandrīz 4000 jūdžu attālumā uz attālo Aļaskas tuksnesi. Viņi apgalvoja, ka vēlas sākt no jauna, prom no baumām un zinkārīgajiem skatieniem Paika apgabalā. Taču izmeklētājiem šī pārcelšanās nozīmē ko vairāk nekā tikai vēlme sākt no jauna. Tā ir rūpīgi izplānota mēģinājums izbēgt no aizvien ciešākā aizdomu loka. Neskatoties uz pārcelšanos, Ohajo varas iestādes ar federālo aģentu palīdzību tur Vāgnerus ciešā uzraudzībā. Aļaska var nodrošināt fizisku attālumu, taču tā nespēja izdzēst digitālās pēdas, telefona ierakstus vai aizdomas, kas paliek aiz muguras. Izmeklētāji turpina klusām un metodiski vākt pierādījumus, gaidot īsto brīdi, lai uzbruktu, veidojot tik pārliecinošu lietu, ka Vāgneriem nebūtu iespējas izvairīties no taisnīguma. Tad, 2018. gada 13. novembrī, tieši pirms rītausmas, federālo aģentu un vietējo tiesību sargājošo iestāžu komandas sapulcējas vairākās vietās. Vispirms Džordžs Vāgners IV un viņa brālis Džeiks Vāgners braucot pa Ohajo šoseju Rosas apgabalā. Koordinētā satiksmes apturēšanā policija viņus sielens, neatstājot nekādu iespēju aizbēgt. Kad kravas automašīna palēnina gaitu un apstājas, policisti tuvojas. Tur
Paliec rokas paceltas! Augstu! Izvelk viņus no transporta līdzekļa, uzliek roku dzelžus ceļa malā. Sarfiniet! Nometieties ceļos, kungs! Nometieties ceļos, kungs! Nometieties ceļos! Rokas aiz muguras! Rokas aiz muguras! Celies kājās! Runā! Aiziet! Cilvēki, celies kājās. Celies! Viņu ir šādas automašīnas! Vai jums ir kaut kas pie sevis, kungs, kas varētu jūs atturēt no bēgšanas? Vai jums ir kādi šaujamieroči pie sevis? Man pa labi ir Letterman rīks! Kā ar kādu fermu vai kaut ko tam līdzīgu, ne? Vai vēl kāds ir mašīnā? Vai ir kādi ieroči? Ieroči! Nemaz! Nē, nekas nē! Apsūdzības smagums gūla smagi. 8 apsūdzības punkti par slepkavības sevišķi pastiprinošos apstākļos. Tālāk, Džordžs Bilijs Vāgners III tika arestēts Lexingtonā, Kentukijas štatā, piebraucamā ceļa galā pie Rood and Riddle Equine Hospital. Policija ziņo, ka viņi bija saņēmuši informāciju, ka viņš apmeklē slimnīcu ar slimu zirgu. Anģela, vai tev ir kas sakāms? Anģela Vāgnere tiek arestēta viņa mājās Sajoto apgabalā Ohajo štatā. Viņi abi bija stāvējuši saviem dēliem blakus, pat tad, kad aizdomas aptumšoja viņu vārdu. Taču tagad bija skaidrs, ka visa Vāgnera ģimene bija iausta šī augstasinīgā slaktiņa audumā. Kad kur dzelži cieši saspied viņa plaukstas, rūpīgi būvētie meli sāka brukt. Nu, labdien! Mēs solījām, ka pienāks diena, kad Pika apgabala slaktiņu lietā tiks veikti aresti. Šodien ir tā diena. Vakar Pika apgabala lielā žūrija apsūdzēja 4 personas par smagu slepkavību. Ar nāves soda prasībām. Džordžs Bilijs Vāgners III. Viņa sieva Anģela Vāgnere un viņu dēli Džordžs Vāgners IV un Edvards Džeiks Vāgners. Pēc plašas, rūpīgas, kopīgas izmeklēšanas, ko veica ģenerālprokurora birojas, krimināla izmeklēšanas birojas, kā arī mūsu īpašās prokuratūras nodaļa un Paika apgabala šerifa Čārlza Rīdera birojas. Šīs 4 personas tagad ir apcietinājumā par iespējamu šīs bezsirdīgās, nežēlīgās, augstasinīgās slepkavības izdarīšanu. Šīs ir upuru sejas. Vesela ģimene un viņu paplašinātās ģimenes locekļi tika noslepkavoti. Daudzi no viņiem tika nogalināti, kamēr gulēja. Viņi ir Kristofers Rodens seniors, 40 gadus vecs. Viņa bijusī sieva Dana Menlija Rodena, 37 gadus veca. Viņu bērni Hanna Meja Rodena, 19 gadus veca. Kristofers Rodens juniors, 16 gadus vecs. Clarence Frankijs Rodens, 20 gadus vecs. Un viņa līgava Hanna Heizela Gilija, 20 gadus veca. Turklāt Kristofera Rodena brālis Kenets Rodens, 44 gadus vecs. Viņu brālēns Garijs Rodens, 38 gadus vecs. Visas 8 upuris tika noslepkavotas augstasinīgi. Viņi tika nošauti savās mājās. Viņi tika brutāli un nežēlīgi nogalināti. Slepkavas pazina teritoriju un rūpīgi plānoja šīs briesmīgās slepkavības. 8 upuri atstāja aiz sevi sēru pārņemtu plašu ģimeni, tostarp 4 mazus bērnus. Par laimi, slepkavas savā vienīgajā žēlastības izpausmē saudzēja 3 bērnus notikuma vietā. Bērni, kur tobrīd bija 3 gadus veci, 6 mēnešus veci un 5 dienas veci.
Šī gadījuma centrā bija vienas ģimenes locekļi, par kuriem mēs uzskatām, ka pierādījumi parādīs. Viņi sazvērējās kopā, lai nogalinātu šos 8 cilvēkus, 8 savus draugus. 4 Vāgneru ģimenes locekļi, vīrs, sieva un viņu 2 pieaugušie dēli, tagad visi saskaras ar daudziem apsūdzības punktiem, tostarp 8 apsūdzībām par smagu slepkavību katram, pa vienai par katru upuri. Apsūdzības par smagu slepkavību ietver arī nāvessoda iespējamību visiem 4 aizdomās turētajiem. Tagad, tā kā šī ir atklāta tiesvedība, mēs nevarēsim daudz runāt par motīvu, taču no apsūdzībām jūs redzēsiet, ka šajā lietā nozīme ir šī mazā bērna aizbildnībai. Mēs uzskatām, ka Vāgneri sazvērējās kopā, lai izstrādātu sarežģītu plānu nogalināt 8 upurus tumsas aizsegā un pēc tam rūpīgi noslēpt savas pēdas. Mēs uzskatām, ka pierādījumi parādīs, ka aizdomās turamie vairākus mēnešus plānoja šos noziegumus. Viņi pētīja upuru ieradumus un viņu ikdienas gaitas. Viņi zināja viņu mājokļu izkārtojumus. Viņi zināja, kur viņi gulēja. Un tad, pēc katra upura nogalināšanas, mēs uzskatām, ka pierādījumi vēl vairāk parādīs, ka aizdomās turamie ir manipulējuši ar pierādījumiem, piemēram, upuru telefoniem un novērošanas kamerām viņu īpašumos. Tagad, kā tas ir visās slepkavībās, pat tajās, kas ir rūpīgi plānotas, tiek pieļautas kļūdas. Un mūsu uzdevums ir atrast šīs kļūdas. Mēs šajā lietā esam vākuši pierādījumus apmēram 2,5 gadus. Visi pārējie galvenie pierādījumi šajā izmeklēšanā mūs ir noveduši pie šodienas apsūdzībām un arestiem. Papildus slepkavībai, pastiprinošos apstākļos, šiem 4 ģimenes locekļiem tiek izvirzītas arī vairākas citas apsūdzības. Tās ietver sazvērestību, iesaistīšanos koruptīvās darbībās, pastiprināta ielaušanās, sekspirpējamu ielaušanos Rodena mājā, lai izdarītu noziegumus, pierādījumu viltošanu, nelikumīgu bīstamas ierīces glabāšanu, neatļautu īpašuma izmantošanu, sarunu, mutisku vai elektronisku sakaru pārtveršanu un visbeidzot taisnīguma kavēšanu. Visiem 4 aizdomās turētajiem ir izvirzītas arī apsūdzības viltošanā par iespējamu bērnu aizbildnības dokumentu viltošanu. 2 citi cilvēki tika arī arestēti šodien saistībā ar šo noziegumu slēpšanu. Un ļaujiet man vēlreiz uzsvērt, šie 2 cilvēki tika arestēti saistībā ar šo noziegumu slēpšanu. Anželas māte Rita Newcomba un Bilija māte Frederika Vāgnera. Apsūdzības pret šiem 2 aizdomās turētajiem ir saistītas ar viņu iespējamo rīcību, lai maldinātu mūsu iestādes. Kopš mūsu BCI nozieguma vietas vienību ierašanās 2016. gada 22. aprīļa rītā līdz pat šim brīdim mēs nekad neesam pārtraukuši strādāt taisnīguma vārdā upuriem. Un es palūdzu savai komandai veikt aptuvenu aprēķinu, un tas patiešām ir tikai aptuvens, par to, cik daudz laika tika pavadīts šajā izmeklēšanā. Šajā aprēķinā būtu iekļauts šerifa biroja laiks. Šajā aprēķinā būtu iekļauts arī BCI laiks. Šajā aprēķinā būtu iekļauts arī mūsu izmeklētāja laiks. Šajā aprēķinā būs iekļauts arī mūsu laboratorija. Un tās bija 10 000 stundu. Nav īsti iespējams precīzi zināt. Mēs esam izsekojuši vairāk nekā 1100 iedzīvotāju sniegto padomu. Mēs esam veikuši 50 intervijas, izsnieguši vairāk nekā 200 pavēstes, kratīšanas orderus un tiesas rīkojumus, kā arī pārbaudījuši vairāk nekā 700 pierādījumu priekšmetus. Komanda arī ir mērojusi 1000 jūdžu, lai dotos uz 10 dažādiem štatiem. Kā tiešas šīs izmeklēšanas sekas? Tas ietver arī ļoti nozīmīgu laiku Aļaskā, kur Vāgneru ģimene pārcēlās pirms atgriešanās Paika apgabalā. Mūsu komanda izmantoja inovatīvas, jaunas tehnoloģijas. Tas, protams, nav beigas, vai tas ir jauns sākums.
Šajā gadījumā, kamēr mēs strādājam pie tā, lai sauktu pie atbildības tos, kuri iespējams ir pastrādājuši šīs neizsakāmās slepkavības. Un panāktu kaut nelielu taisnīgumu upuriem. Pēc prokurora teiktā, Vāgnera ģimene bija pavadījusi mēnešus plānojot slepkavības. Viņu mērķis bija likvidēt Rodena ģimeni, lai iegūtu Džeika un Hannas meitas aizbildnību. Tomēr, kad viņi 2018. gada novembrī un decembrī ierodas tiesā uz pirmajām uzklausīšanām, viņi visās apsūdzībās atzīst sevi par nevainīgiem. Tikai 2021. gada 21. aprīlī, slepkavību 5. gada dienā, lieta beidzot ieguva virzību, kad Džeiks Vāgners šokēja valsti, atzīstoties 5 Rodena ģimenes locekļu slepkavībā. Kā daļa no vienošanās par vainas atzīšanu, lai izvairītos no nāves soda sev un visiem saviem ģimenes locekļiem, Džeiks piekrīt sadarboties ar varas iestādēm un liecināt pret saviem ģimenes locekļiem, iesaistot viņus sazvērestībā. Kādu atbildi jūs vēlaties sniegt attiecībā uz otro apsūdzības punktu, kurā jūs apsūdzat par Kristofera Rodena Robinsona pastiprinātu slepkavību un es esmu vainīgs slepkavību? Un attiecībā uz trešo punktu, kurā jūs atsūtat par Gerija Rodena pastiprinātu slepkavību, kādu atbildi jūs vēlaties sniegt? Un es noteikti neesmu vainīgs. Kādu atbildi jūs vēlaties sniegt attiecībā uz ceturto apsūdzības punktu, kurā jūs apsūdzat par Clarence Franklina Rodena pastiprinātu slepkavību? Un es esmu vainīgs, jūsu godīgi. Un attiecībā uz Hannas Heizels Gilas pastiprinātas slepkavības apsūdzību, kādu atbildi jūs vēlaties sniegt? Es esmu vainīgs, jūsu godīgi. Kādu atbildi jūs vēlaties sniegt 6. punktā par apsūdzību Danas Rīdlas slepkavībā pastiprinošos apstākļos? Es esmu vainīgs, jūsu godība. Kādu atbildi jūs vēlaties sniegt 7. punktā par apsūdzību Hannas un viņas brāļa slepkavībā pastiprinošos apstākļos? Es esmu vainīgs, jūsu godība. Kādu atbildi jūs vēlaties sniegt 8. punktā par apsūdzību Kristofera Budata jaunākā slepkavībā pastiprinošos apstākļos? I am guilty, Your Honor. Savas liecības laikā Džeiks sniedz satriecošas detaļas par slepkavību nakti. Viņš atzīst, ka viņš un viņa ģimene vairākus mēnešus plānoja slepkavības, rūpīgi izplānojot mājas schēmu un savas kustības. Viņš apraksta, kā viņi nakts vidū iegāja Rodena mājās un viens pēc otra apdusināja upurus. Džeiks personīgi atzīst, ka nogalinājis 5 no Rodeniem, kamēr viņa ģimenes locekļi nogalināja pārējos 3. Pat visrūpīgāk izplānotie plāni var atstāt digitālās pēdas. Un Paika apgabala slepkavību gadījumā šīs pēdas bija izziņu veidā. Mīklainas sarunas, emocionāls apmaiņas un smalki mājieni, kas atskatoties atklāja tik daudz. Ziņas, kas tika apmainītas starp Vāgnera ģimenes un Rodena ģimenes locekļiem, kļuva par izšķirošu izmeklēšanas daļu. Īpaši izziņas starp Džeiku Vāgneru un Hannu Rodenu. Mēnešos pirms slepkavībām šīs izziņas norādīja uz pieaugošu spriedzi saistībā ar viņu meitas aizbildnību. Spriedze, kas gal galā pārauga nāvējošā vardarbībā. No Džeika viņa neies uz bērnu dārzu Hanna. No Hannas, tu neesi mana priekšniece. No Džeika. Hanna, es neesmu tavs priekšnieks, bet Sats neies uz bērnu dārzu. Hanna, pacel telefonu un parunā ar mani. No Hannas, tu neesi tas, kurš pieņem lēmums. Tā esmu es. Punkts un āmen. No Džeika. Kāpēc tu man ignorē, Hanna? Un kāpēc tu vispār domā par bērnu dārzu? Priskāršais L62. Saruna no 2015. gada 4. aprīļa no Džeika. Ja tu virzies tālāk, Hanna, tad tu to izdarīji. Nākamā ziņa – 2 jautājumu zīmes. No Hannas. Nē, neesmu. Man pilnīgi pietiek būt pašai. No Džeika. Tu esi aizgājis no manis. No Hannas. Labi. Nu, es neesmu sākusi jaunas attiecības. Man vienkārši vajag sakārtot domas. No Džeika? Ko tas nozīmē? No Hannas man jāizdomā, ko es pati vēlos. No Džeika, zini, ja tu izlemsi, ka vēlies mani, es tev tikai saku, es nekad nepametīšu savu saimniecību. 3 L63. Saruna no 2015. gada 17. aprīļa no Džeika. Kāpēc ne Hanna? No Hannas, nezinu. No Hannas. Nu, es neparakstīšu nekādus dokumentus, punkts. No Džeika, kādi dokumenti? Vienīgais, ko mēs parakstam, ir mūsu vienošanās par 50 uz 50, un viss.
Un tu to izlasīsi, pirms mēs to parakstīsim. Es atvedīšu sev datoru, kad rīt viņu paņemšu, lai tu to vari izlasīt. No Hannas. Man tas nav jāparaksta. No Džeika, vai tu pati gribi to uzrakstīt? 3L 64. Vēl viena vāka lapa, kas norāda rezervu savota informāciju. Un 265. Saruni no 2015. gada 9. jūnija no Džeika. Kāpēc tu man ignorē? Vai es tā neko nenozīmēju? Nākamā ziņa. Vai tu mani nemīli? Vai tu ilgojies pēc manis? Vai tu ilgojies pēc mūsu mīlestības? Nākamā ziņa. Hanna, nākamā ziņa. Pasaki Sudai, ka es viņu mīlu. Nākamā ziņa. Un es joprojām tevi mīlu, lai gan domāju, ka tu mani nemīli. No Hannas. Es nevēlos būt ar tevi. Man ir citas lietas, par ko uztraukties. Piedod. Hanna Meja bija nelokāma. Viņa neparakstītu dokumentus par savas meitas aizbildnības nodošanu Džeikam Vāgneram. Vienā sociālo mēdīju ziņā Tesai Ragalzei, Džordža Vāgnera bijušās sievas Tabitas Klateras mātei, Hanna Meja rakstīja: Es neparakstīšu papīrus, viņiem vispirms būs mani jānogalina. Tesa ieteica Hannai Mejai nedarīt tā, kā bija izdarījusi Tabita, proti neļaut sevi apmānīt un neparakstīt aizbildnības nodošanu par savu meitu. Džūlija Evesleidža, krimināla izlūkošanas analītiķe, lasīja šo saraksti, liecinot Džordža seniora tiesas procesā. Saruna notika 2015. gada 9. decembrī. Pirmo ziņu rakstīja Hanna Rodena. Es zinu, kādi viņi ir. Es biju viņa ģimenē 5 gadus, un es zinu, kā tas ir, ja tev ar kādu no viņiem ir bērns. Es neparakstīšu papīrus. Un mana māja ir nevainojama tīra, un viņi nevar pierādīt, ka esmu nepiemērota, tāpēc es Sofiju nezaudēšu. Hanna Terpīnā. Patiesībā es tikko ieguvu jaunu māju, kas ir lielāka, ar vairāk istibām un visu pārējo. Tesa atbild. Tas ir labi. Priecājos redzēt, ka tev viss ir kārtībā. Es ar viņiem esmu cīnījusies gadiem ilgi. Anžela mani nekad nav ieredzējusi jau no paša sākuma, jo Fredijs visiem teica, ka es esmu viņas meita, un tas lika Anželai kļūt greizsirdīgai. Bet man pilnīgi vienalga par visiem pārējiem, izdomot Frediju, Bobu un Robinu. Tur ir drukas kļūda. Es runāju ar tevi, meitene, saku tev, varbūt tu netici nevienam vārdam, ko tā ģimene saka. Hei, paņem sev bērnu atpakaļ un pasaki viņiem, lai iet dirst. Atvainojos, izklausos pārāk asa, bet tā bija visa nedēļa, man ir sēdējis uz nerviem, un es kļūstu diezgan nervoza. Man ir prieks redzēt, ka tev viss izdodās, ka tev klājas labi. Tiešām priecājos. Hanna atbild. Es nekad neparakstīšu papīrus. Tas nenotiks. Viņiem mani būs jānogalina vispirms. Tesa atbild. Labi, mīļā, noteikti dari tā. Tur rakstīts. Te nekad neko neparaksti. Saruna ar to beidzas. Un vēlreiz, vai jūs varat mums pateikt šīs sarakstas datumu? 2015. gada 9. decembris. Labi. Un vēlreiz, vai tā ir saruna, kuru jūs identificējāt starp ierakstiem, ko saņēmāt no Facebook Hannas Mejas Roganas Facebook kontam? Jā. Un jūs pievērsāt izmeklētāju uzmanību tam, jo uzskatījāt, ka tam ir augsta izmeklēšanas vērtība. Jā. Pat Tabita pati dalījās savās bažās par aizgādības jautājumiem ar Hannu Meju. Kad viņa liecināja Džordža Vāgnera 4. tiesas procesā, viņa no tribīnes nolasīja dažas savas ziņas Hannai Mejai. Palīgā ir vēl daži papildus ziņojumi, visi no 2015. gada 28. marta. Un atzīme ir pa kreisi no tā. Tas sākās ar. Tātad Kodijs teica. Jā. Labi. Vēlreiz, ja jūs varat to apskatīt un pateikt man, vai atceraties, ka saņēmāt šo ziņu, vai saņēmāt un atbildējāt uz šo ziņu ķēdi. Tamīdža. Vai jūs varat mums pateikt, kas tur rakstīts? Es teicu tā, Kodijs teica, ka tev un Džeikam būs jāiet cauri aizbildnības lietai. Hanna saka, jā, mēģina dabūt darbu. Un viņa arī saka, mums ir jāiet uz tiesu šī iemesla dēļ. Es teicu, tu esi māte, tāpēc tev nevajadzētu būt grūti. Bet mums ir darīšana ar Anželu. Un tad es arī teicu, mēs zinām, kāda viņa kļūst, kad runa ir par Vainensans. Atvainojiet,
ārā troksnis sacēlās tieši īstajā brīdī. Tā kā troksnis ir beidzies, es lūdzu jūs vēlreiz atbildēt uz jautājumu. Jā. Viņai tas bija, varbūt viņai tas atkal ir jāsaņem. Labi, sāciet no tās pēdējās daļas, kur teicāt, nu jūs esat māte, un tagad lasiet no turienes. Es domāju, ka tieši to es arī teicu. Nu, jūs esat māte, tāpēc jums tam nevajadzētu būt grūti, bet mēs runājam par Anģelu. Un jūs zināt, kāda viņa kļūst, kad runa ir par Vine and Sons? Labi, un kas pār? Mans dēls. Un kas tas ir? Viņas meita. Bet īstās bāžas raisa tās ziņas, kas tiek apmainītas pašā Vāgneru ģimenē. Izmeklētāji atklāja virkni noslēpumainu izziņu ar slēptiem nodomiem, bet skaidru mērķi – veidojās sazvērestība. Un nogalināja 8 cilvēkus. Diskusijas par aizgādību, sarunas par šaujamieročiem un stratēģiska plānošana, lai novērstu jebkādus šķēršļus savā ceļā. Lai gan ziņas nav tieši atzīšanās, tās veido pierādījumu ķēdi, kas parāda ģimenes koordinācijas apmēru. Plāni iegādāties munīciju, diskusijas par upuru apklusināšanu un biedējošas norādes par draudu likvidēšanu. Kad izziņas beidzot tiek atklātas tiesā, tās kļūst par vieniem no pārliecinošākajiem apsūdzošajiem pierādījumiem. Šīs digitālās sarunas, kas kādreiz bija paslēptas aiz aizslēgtiem telefoniem un ģimenes noslēpumiem, tagad ir pilnībā atklātas. Kad padomā par to, ko viņi darīja pēc tam, un zin kā, viņi vienkārši turpat uzturējās, viņi pēkšņi vienkārši pazuda. Beigās nonāca Aļaskā, ka viņi tiešām domāja, ka varēs tikt cauri ar kaut ko tādu. Un tad viņi atgriežas, lai aizstāvētu savu labo vārdu. Es domāju, ka tas atkal dod ieskatu ģimenes dinamikā un noteikti arī tajā psihopatoloģijā, kas tur notiek. Viņa daudzkārt teica, un es zinu, ka Anģela Vāgnere man tieši teica, ka viņas ģimene tiek apmelota. Man ir Facebook ziņojumi. Tās bija no 2021. gada māja. Un, zini, viņi zvērē visos iespējamos veidos, ka viņi to nav izdarījuši. Un tad pēkšņi septembrī, vai ne, aprīlī, maijā kaut kur tajā laikā, pienāk 2021. gads, un mēs uzzinām, ka Džeiks atzīst savu vainu. Es uzzināju par to un gandrīz izkrita no sava krēsla. Es atspoguļoju Šnaudena tiesas procesu. Un es domāju, ka viņš būs pēdējais, bet viņš bija pirmais. Tātad acīm redzot, es dzirdēju pausu galam, ka viņš atrada Dievu, ka viņš patiešām atrada Dievu cietumā vai ieslodzījumā. Un tieši tāpēc Džeiks nolēma būt atklāts. Džeika Vāgnera atzīšanās ir nozīmīgs pavērsiena punkts šajā lietā, taču tā arī liek daudziem kopienā cīnīties ar jautājumu, kā visa ģimene, vecāki un bērni varēja sazvēresties, lai izdarītu tik šausmīgu noziegumu. Šis gadījums satricināja reģionu, kad tas notika. Ideja ieiet un nogalināt visus, izņemot zīdaiņus, tostarp pāris pusauģus, patiešām piesaistīja cilvēku uzmanību. Un šie zīdaiņi atradās mājās, viens bija tikai 4 dienas vecs, gulēja blakus savai mātei. Jā, tas ir sirdi plosoši, kad par to dzirdi. Un tas ir arī ļaunprātīgi, ja mēs ticam tam, ko apgalvo prokuratūra, cik daudz plānošanas tika ieguldīts šajā noziegumā un cik daudz tika darīts, lai tas izskatītos pēc kaut kā cita, piemēram, neveiksmīgi narkotiku darījumi. Dziļa apzināta plānošana. Katrs solis, katrs lēmums, katrs pirkums bija daļa no lielāka plāna. Vāgnere neveica tikai slepkavību. Viņi īstenoja sazvērestību, plānu, kas radies no bailēm, apsēstības un kontroles. No trokšņa slāpētājiem līdz mobilo telefonu traucētājiem, no novērošanas iekārtām līdz šaujamieročiem, Vāgneri neko neatstāja nejaušībai. Viņi izlūkoja Rodena mājas, novēroja viņa kustības un gaidīja īsto brīdi, lai uzbruktu. Tas nebija viena cilvēka darbs. Tā bija saskaņota veselas ģimenes rīcība. Ar Džeika Vāgnera atzīšanos prokurori pievērsās Džordžam Vāgneram IV, Anģelai Vāgnerei un Billijam Vāgneram. Katrs no viņiem tika apsūdzēts slepkavībā pastiprinošos apstākļos, sazvērstībā un citos smagos noziegumos, kas saistīti ar masu slepkavību. 2021. gada 10. septembrī, 5 mēnešus pēc Džeika atzīšanās, Anģela Vāgnera atzīst savu vainu. Viņa nestājas tiesas priekšā, bet liecina Džordža Vāgnera 4. tiesas procesā.
2022. gada septembrī sākas Džordža Vāgnera 4. tiesas process. Ko jūs atceraties? Mana mamma un brālis to ir teikuši jau no paša sākuma. Tāpēc es ticu, ka pret mums mēģināja safabricēt lietu, jo viņi teica, ka viss, kas bija manai mammai un brālim telefonos un klēpdatoros, tiek sagrozīts un ka mums mēģina uzvelt vainu. Un vai tu tā domāji šo sarunu laikā? Jā. Pēc šo ierakstu noklausīšanās, kurus mēs dzirdējām tiesā, kā jūs jūtaties par to, ko Džeiks teica, un par to, ko tagad zināt, ka viņš ir izdarījis? Tagad es zinu, ka viņš man vienkārši bezkaunīgi meloja. Kā ar tavu māti? Tas pats. Viņi man meloja jau no paša sākuma. Vai tu jebkad teici savai mātei, atsaucoties uz šiem ierakstiem, vai tu jebkad teici savai mātei, ka uzņemsies vainu par šīm slepkavībām? Nē, es to neteicu. Kamēr mēs klausījāmies šos ierakstus, žūrijai tika parādīta īsziņa starp tevi un Džozefu. Vai tu to atceries? Jā. Labi. Kaut kas par to, cik ļoti tuva ir tava ģimene. Jā. Vai var to izskaidrot, to izziņu? Visu mūžu esam bijuši cieši līdzās, un tajā laikā viņi runāja par pārcelšanos uz šejienu. Un es vienkārši gribēju, lai viņi saprotu, ka esmu diezgan tūs savai ģimenei. Un viņi teica, ka tas ir labi. Arī viņas ģimene ir tāda pati. Vai tai izziņai bija kāds sakars ar šīm slepkavībām? Nekāds. Atsaucoties atpakaļ uz šiem ierakstiem, kurus mēs klausījāmies, vai es pareizi atceros, ka dzirdēju jūs sakām kaut ko līdzīgu, un šī ir saruna starp jums un Džeiku? Katru reizi, kad es kaut ko izdaru, tu mani nodod. Jā. Vai jūs varat to izskaidrot? Tas nāk no mūsu bērnības. Ko jūs ar to domājat? Neatkarīgi no tā, ko es darīju bērnībā, mans brālis vienmēr skrēja pie mammas pastāstīt. Pēdējās pāris dienās mēs klausījāmies vēl vienu ierakstu, kur tu teici kaut ko par to, ka visi ir pret mums. Jā. Ko tu to domāji? Viss, kas tika runāts topiks un Facebook, likās, ka visi ir pret mana ģimeni. Viena no sarunām, ko mēs klausījāmies, bija starp tavu brāli un māti, un tu biji it kā fonā. Tava māte teica kaut ko par to, ka viņa mūs ierāmē, vai tu to atceries? Jā. Un ka viņa pieņemtu nāves sodu. Jā. Tu atceries to? Jā. Vai tajā laikā tu zināji, ka tava mamma un brālis bija iesaistīti šajās slepkavībās vai izdarīja slepkavības? Nav. Man šķiet, ka tas bija tajā pašā sarunā, kur Džeiks saka, ka viņš tiks ārā vienā vai otrā veidā. Vai tu to atceries? Jā. Vai tajā laikā tu zināji, ka viņš bija nogalinājis šos cilvēkus? Nē. Es pieņēmu, ka viņš runāja par to, ja viņu ierāmētu un netaisnīgi notiesātu. Un tad fonā ir tava balss, un tu saki, šodien nebūs elektriskā krēsla vai pēdējo vārdu. Jā. Tu atceries to? Jā. Ko tu ar to domāji? Es vienkārši sāku kaitināties, ka cilvēki jaucās manā ģimenē un tādās lietās. Īpaši tad, kad es esmu nomodā jau 5 dienas bez miega un lietojis milzīgu daudzumu kofīna, tas padara tevi viegli aizkaitināmu. Vai tu tajā brīdī zināji, ka tava mamma un brālis patiesībā ir vainīgi kaut kādā noziegumā? Nē. Vai tu esi vainīgs kādā no šiem noziedzīgajiem nodarījumiem? Nē. Tiesas procesi ir bijuši gāri un sarežģīti, un aizstāvības advokāti apgalvo, ka ne visi Vāgnera ģimenes locekļi ir vienlīdz vainojami slepkavībās. Un kā ar Džeiku, kad viņš šeit stāvēja, smējās, smaidīja un viltīgi smīnēja, runājot par šīm slepkavībām. Viņš ir augstsinīgs. Es domāju, ka viņš ir psihotisks. Viņam nešķita, ka viņam būtu kādas rūpes. Tas ir tā, it kā viņš vienkārši sēdētu un pirmdienas rītā apspriest futbola spēli. Tādā pašā veidā viņš runā par šo cilvēku nogalināšanu. Tas ir pretīgi. Viņš ir slims cilvēks, tu nevari ticēt tam, ko tas cilvēks saka. Un Anģela nav daudz labāka, labi? Tu zini, Anģela liecināja, ka Hanna viņai bija kā meita, vai ne? Viņas dzīvoja kopā. Tur Pītersens ielā viņi vakarā pļāpāja ar Hannu. Es domāju, ka viņi runā par augšstāvu cilvēkiem. Viņas rūpējās par bērniem un varēja pamosties nakts vidū, un tad sēdēja kāpņu augšā un pļāpāja. Varbūt tā, kā cilvēki dara nakts vidū. Tā ir viņas otrā meita, un viņi plāno viņu nogalināt.
Un tieši to viņa arī izdarīja. Tu nedomā, ka viņi nodota Džordžu, bet tajā pašā laikā viņi plāno nogalināt Hannu? 2022. gada 20. novembrī Džordžs Vāgners IV tiek atzīts par vainīgu visās apsūdzībās, tostarp 8 apsūdzībās par smagu slepkavību. Viņam tiek piespriests mūža ieslodzījums, bez iespējas tikt atbrīvotam nosacīti. Šis notiesājošais spriedums ir nozīmīga uzvara apsūdzības pusē, kura veiksmīgi pierādīja, ka Džordžs IV bija viens no galvenajiem sazvērestības dalībniekiem, pat ja viņš pats neizšāva ieroci. Billy Vāgnera lieta visticamāk nonāks tiesā, un prokurori centīsies pierādīt viņa lomu slepkavību organizēšanā un piedalīšanā tajās. Tiek sagaidīts, ka prokurori izmantos Džeika un Andželas liecības, lai sīkāk atklātu ģimenes sazvērestību un parādītu, cik lielā mērā Billy bija iesaistīts. Šodien tiesvedība saistībā ar slepkavībām Paika apgabalā joprojām turpinās, un Billy Vāgners un Andžela Vāgneri gaida savu likteni tiesas zālē. Vainas atzīšana, liecības un turpināsie tiesas procesi ir daļa no garā ceļa uz taisnīgumu Rodenu ģimenei. Paika apgabala kopienai šīs slaktiņa rētas ir ļoti dziļas. Vieta, kas kādreiz bija klusa, lauku apvidus, kļuva par vienu no šausminošākajām slepkavību lietām Ohajo vēsturē. Šī lieta ir atstājusi iedzīvotājus cīnoties ar nodevības, zaudējumu un dusmu sajūtām, kā arī ar mokošo jautājumu, kā šāds ļaunums varēja iesakņoties viņu kopienā. Es vēlos pateikties Ohajo štata iedzīvotājiem par to, ka viņi izturēja šo nāstu. Tam nekad nevajadzēja notikt šai ģimenei Dienvidu Ohajo. Vienkārši komentējot, Tonī, par to, kā attiecības šitas sirsnīgas starp Vāgneriem un vismaz tavu brāli Krisu un tā tālāk. Ko tu domā par visu šo neprātu? Tu pateici to vārdu. Neprāts. Ko jūs jutāt, kad dzirdējāt pirmo notiesājošo spriedumu? Kas notika jūsu prātā? Un ja kāds cits vēlas komentēt, lūdzu dariet to. Man viņa žēl. Kāpēc tā? Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir cilvēks. Kā jūs šādā laikā atrodat cilvēcību, kad viņš jūsu ģimenei nodarīja tik daudz? Es domāju, ka mums visiem ir kaut kas cilvēcīgs. Starp mums vienkārši ir atšķirība. Vai jūs varat pastāstīt, kā jūs jūtaties tieši šobrīd? Mazliet miera. Mums vēl priekšā ir garš ceļš. Mēs tur nonāksim, jo mēs esam ģimene. Kamēr pārbaudījumi turpinās, viena lieta paliek skaidra. Paika apgabala slepkavību traģēdija nekad netiks aizmirsta. 8 dzīvības tika atņemtas, un vesela ģimene tika sagrauta neiedomājamas vardarbības aktā. Taču tiecoties pēc taisnīguma, cerība ir, ka vainīgie atbildēs par saviem darbiem, un Rodenu ģimene tiks atcerēta nevis par to, kā viņi gāja bojā, bet gan par to, kā viņi dzīvoja.